cienījamie madonieši, cienījamie pasažieri, cienījamie godātie Latvijas kultūras akadēmijas, Latvijas mākslas akadēmijas, Jāzef Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas studenti un profesori. Mēs šodien kopā ar Akcijas sabiedrību pasažieru vilcienu esam devušies savā kārtējā kultūras pastaigā numur 3 gaismas ceļā, un mūsu vēlme ir pašiem parādīt, cik mēs visi kopā esam gaiši, atbraucot vispirms uz Madonu, uz Gulbeni, pēc tam uz Alūksni, atvest atpakaļ uz Rīgu, atkal citu gaismu, jo gaismas mums tiešām ļoti trūks. Un es domāju, ka tikai mēs kopēji, priecīgi, gaiši strādājot, varam atvest Latvijā arī tādu ilglaicīgu saulību. Šeit, Madonas stacijā, gribētu visu klātsošo vārdā arī vēlreiz sveikt Akcijas sabiedrību pasažieru vilcienu un arī Freivaldu kungu 10 gadu jubilejā ar skaļu urā. Un cerēt, ka pasažieru vilciens būs viens no tiem, kurš vienmēr Latvijā būs un vedīs uz mūsu augstskolām jaunus studentus šogad, nākošgad un vēl pēc 50 gadiem. Tāpēc ir klāt arī ministrs Auguļs kungs, satiksmes ministrs. Viņš to dzird. Es ceru, ka te ir vēl kādi, un viņš tuvākajā ministra kabineta sēdē to pateiks, un būs skaidrs, ka pasažieru vilcienam Latvijā ir nākotne. Tātad mūsu gaismas ceļš jau ir izdevies un dosimies drīz tālāk, bet tagad vēl mums visiem ir kopā arī dziedam. Atstāsim Madonā vienu mākslas priekšmetu, lietu, darbu, kuru īsajā apstāšanas periodā Mākslas akadēmijas studenti ir sagatavojuši. Mūzikas akadēmijas studenti vienu dziesmu tikko izpildīja. Es ceru, ka varētu par godu arī otra būt. Mūzikas akadēmijā jau ir dziesmu posms plaši, jo saulīt vēl nav. Tātad ar otru dziesmu, tad pēc tam gan visi jau kopā ar pasažieriem uz vilcieniem, ja?